Sveiciens visiem no Diseldorfas un, kā jau ziniet, mēs esam oficiālie dīleri Weinsberga brendam. Un šodien mans jautājums ir sekojošs, vai jūs vēlētos iegūt savā īpašumā piekabi, kura nav gara, bet tai pašā laikā spēja uzņemt 7 cilvēkus. Tātad, ja atbilde uz šiem jautājumiem ir jā, tad noteikti skatieties līdz galam. Ja atbilde bija nē, noteikti atradīsiet mūsu kanālā kādu video, kas atbilst jūsu prasībām, vai labāk noskatieties arī šo video, jo es domāju, ka būs interesanti. Tātad par piekabi. Tātad velkamā piekabe Weinsberg. Šī konkrētā piekabe ir 5,8 metri gara. Un pēc nosaukuma viņa mums ir Kara Cito 470 QD, kā ļoti sarežģīti, bet tai pašā laikā vienkārši, jo piekabē ir absolūti viss nepieciešamais, lai jūs un jūsu lielā ģimene justos ērti jebkurā ceļojumā. Un, jā, tātad, kā jau minēju, 5 metru piekaba kopā ar jūkstieni būs tuvāk 6,5 metriem, viena as. Un interesants izkārtojums iekšpusē. Kāds ir izkārtojums iekšpusē, to es jums tūlīt nodemonstrēšu. Tātad varam redzēt, mums ir teleskopiskās kājas, bremžu gaismas un šādi te pagriezienu lukturis un bremžu guns. Pastīsimies, kā mums izskatās iekšpusē. Tātad mēs šeit varam redzēt, jau iekāpjot, ka mums ir 3 gultas pašā aizmugurē. Tātad 3 vietas jau mēs atradām. Šeit mums ir dzīvojamā zona ar nolaižamu galdu. Šo galdu nolaižot, mēs iegūstam vēl 2 vietas. Un tā sauktājais master bedrooms ar aizskaru, kuru aizvalkot mēs varam nodalīt šo te telpu. Un par cenu parunāsim pašās beigās. No sākuma es jums parādīšu visu, ko šī te piekabe sniedz. Tātad liels bagāžnieks, pamatīgs skapis, lai varam pakarināt savas drēbes, protams, apkura, kombinētā gāze plus elektrība un Dometika leduskapis, kuru var atvērt no abām pusēm. Leduskapis mums ir 133 litru liels, un kā mēs redzam šeit, iespējams viņu darbināt gan ar gāzi, gan ar elektrību, gan no baterijas jaudas. Virtuves zonā mums ir, es teiktu, maza, bet pilnībā apmierinoša virtuve ar visu nepieciešamo. Un interesanti, ka šie te mašīnai viss strādā uz push sistēmu, nav nekas cits kā tikai push. Nu, šeit gan ir mazliet savādāks sistēma. Un, protams, ka mums ir atverami logi, noslēdzami ar žalūziju, kā jau tas mums ir ierasts. Jā, pastīsimies, kā mums izskatās. Jā, vēl nepateicu, šeit mums ir papildus aprīkojumā Dometika gaisa kondicionieris, kas šādās te karstās Latvijas un arī Vācijas vasarās noteikti ir nepieciešams. Tātad nonākam līdz vānas istabai, un vānas istabas šis te ir paceļams, un šeit mums ir toaletes pods, kā jau teicu, viss strādā uz push sistēmu, bet šai te piekabītai nebūs dušas, būs tikai pods un izlietne, tāpēc arī tīrais ūdens ir tikai 40 litri. Noteikti nebūs tas, kur mēs varam iet nomazgāties, diemžēl, bet par cenu, kas sākās no 15,000, ieskaitot PVN, mēs varam piedot arī šādu te lietu. Mums ir arī iespēja pagarināt virtuves zonu, lai mums ir vieta, kur griezt gaļu, kur gatavot ēst. Protams, ka mums ir ļoti daudz skapīšu, kuros mēs varam izvērsties. Jā, kopumā ļoti kompakta piekabe, es teiktu, tāds guļam variants, bet ir klienti, kuriem tieši tādu vajag, jo pārsvarā jau kempinga vietās tomēr mums ir pieejama duša, labierīcības un mazgāšanās kemperī vai piekabē ir tikai tad, kad esam galīgā nekurienē, tā teikt. Jā, teleskopiskās kājas, mums ir daudz logi, lai būtu dienas gaisma, lai nav konstanti jādarbina
elektrība. Priekšā mums ir bagāžas nodalījums, kurā mēs varam novietot 2 gāzes balonus. Ja gribam, varam piesūtīt klāt maiņas riteni, teleskopiskās kājas, rokturis, ar kuru mēs varam izvilkt tātad šīs te kājas un, protams, ka mums šeit jau vācietim knot āķis. Kopumā, jā, šāda te interesanta piekabe, vēl parādīšu jums tehnisko informāciju. Ceru, ka šeit varēs saskatīt. Jā, mazliet kļūdījos, cena ir 18 000 standarta komplektācijā, tas ir bez kondicioniera. Jā, tad bez BVN tas būs kaut kādi 14 000, es domāju, super laba cena, un mēs varam redzēt ar jūkstieni 6,8 metru un bez jūkstieņa ir 5,6 metri. Masa mums ir 1 tonna, līdz ar to piekabe nav ļoti smaga, ir velkama un nebūs ļoti liels degvielas patēriņš jūsu mašīnai, ar kuru vilksiet tātad šo piekabi. Un, jā, ja jums šāda piekabe liekas interesanta un atbilst jūsu vajadzībām, sazinieties ar mums www.camper365.lv ar mani Visvaldi, un es ar prieku atradīšu piemērotu risinājumu jums un jūsu ģimenei. Kā arī mēs piedāvājam nomu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa, gan piekabēm, gan pašiem kemperiem, un ja jūs vēlētos izmēģināt kempera dzīves stilu, kemperistu dzīves stilu, tad mēs jums varam palīdzēt sajust šo te baudu ceļot ar kemperi vai karavānu. Tā kā paldies, ka skatījāties, uz tikšanos.